Lai arī laiks ir netipiski silts februārim, tomēr tas netraucē zemledus makšķerniekiem doties uz copi. Un šoreiz stāsts ne par ledus bīstamību, tas lai paliek pašu makšķernieku ziņā, bet gan par to, kāds paliek Burtnieku ezers pēc vīru izklaidēm brīvā dabā un arī par makšķernieku godprātu. Āliņi ir stiprie dzērieni, ar kaut kā stiprie dzērieni ir. Redzat, makšķernieks, viņš ir bijis it kā prātīgs makšķernieks, viņš paņēmis līdzi barību, iebarošanai, jā. Nu, bet vai viņš nevar savu trauciņu paņemt līdzi? Bet tepat miskas, tas spainiņš, šitas nav no mājas, tas ir no ezera savākts. Plēves gabali, cigarešu paciņas, nu kas tikai te nav, visādi cigarešu markas te ir. Redziet, nu, glāzītes, nu, cimni mētājas. Burtnieku novada pašvaldības policistam Jānim Bērziņam, kuram uzticēta ezera sargāšana, nu bez malu zvejnieku ķeršanas vēl viens pienākums – gādāt krastā to, kas paliek aiz makšķerniekiem. Šitādas kravas parasti ir pēc sestdienas, svētdienas. Svētdienas rītos es lasu šitādas pašas kravas, un šitādas pašas kravas var lasīt pirmdienas rītos, un godīgi sakot, makšķernieki ir tie, kas svētdienas brauc diezgan liela cūkas. Liek jau teikt, ka ne plastmasas, ne stikla pudeles vai arī maisiņu un lupats ezerā neizkūst, bet gan krājas tā gultnē vai arī tiek izskalots krastā. Tā ir pitas piesārņošana. Tas viss paliek ezers. Pitas folijas, viņš nemaz tik ātri nesadalās. Pudeles vispār nesadalās. Plastmasas, jā. Tas viss paliek ezerā. Ar laiku, teiksim, ledus iznes viņu krastā, viņi pieniedēs nogrimst, un tad arī turpat viss ir tas mūsu kultūras slānis. Kamēr runājam par ezera piesārņošanu, Jānis Bērziņš saņem zvanu no makšķerniekiem, kas ir uz ezera ledus. Vīri tur pamanījuši nelikumīgi ielikt sūdas. Ar kvadrciklu dodamies ezerā. Jānis Bērziņš mierina, ka bailēm nav pamata, jo ezera ledus, lai arī laiks ir silts, vēl ar vienu ir bies un spēj noturēt ne tikai kvadrciklu. Drīz vien esam ezera vidū, kur tad arī darbojušies malu zvejnieki. Tas ir bez uzraudzības atstāts makšķerēšanas rīks, teiksim tā. Ir nelikumīgi ielikta ūda. Viņi izsver zivis. Rūpnieciskā veidā te ir kāds 20 ūdas iekšā vismaz. Un uz katru var uzķerties zivs. Un tas ir liela postiņa nodara. Tā pirms nārsta līdākā viņas ir tagad gatavēs nārstam un ļoti rīgs ir. Un ļoti daudz izšķēr malinieku. Nākošajā āliņģī jau arī uz malu zvejnieku āķi uzķērusies līdaka. Diemžēl viņa ir ierijusi ļoti dziļi. Šai līdakai tomēr paveicis, un tā var atgriezties ezerā. Bet ūdens te salikts pat visai daudz, tāpēc arī tūmā esošajiem makšķerniekiem seko dokumentu pārbaude. Jūs jau kas tās ūdens nekad neredzējāt, ne? Nē, es nezinu. Kaut kāda aizgājuši to puses neredzējis. Malu zvejnieks noķert jau nav viegli, jo, lai pierādītu nelikumīgās darbības, viņi ir jāpieķer gluži vai pie rokas, bet ne jau visiem arī izdodas izsprukt no soda. Vakardien izcēla tepatās Eķenes galā 10 ūdas. Uz tām bija 3 līdakas, jā, un vēl bija pāris iztītas, jā. Nu, protams, vainīgi jau īpašnieki jau nav tādās reizēs, ja kaut kas liekas ir. Pie rokas pieķert ir grūti. Nu, tad mēs te pārnedēļu apakaļ ķērām salatas galā tos, kas cemerēja vēdzeles, tas ir ar aizķeršanas metodi, jā. Speciāli sagatavot āķi, nu, laiž uz grunts tumsā un ķers. Nu, mums palēmējās divus noķert cemerētājus. Bet arī jau parasti ir, kā mēs parādamies, jā, tā kā spraģi aizmoka visu pa niedrēm naktī tumsā ir diezgan grūti noķert. Iepriekš Burtnieku ezerā par kārtību rūpējās vides inspektors, bet saprotot, ka lielāks pilnvars nelikumību sodīšanā ir policistam, no pagājušā gada augusta Burtnieku ezerā tad šo darbu veic pašvaldības policija.